Chastity. I'm not just a girl. I'm an experience. Ni sapning guastima. Sacre bleu merde alors! Ko pirmais mūsu video, sākam mašīnu, lūk tādu. Mēs ar Leldu izīrējām mašīnu Eindhovenē. Protams, uz priekšu viņu knapi iet, bet kaut kā esam līdz Francijai tikuši. Līdz šim mēs neko nefilmējām, jo esam abi Leldu beigti, slimi, droši vien pēc balvas var saprast. Bet nu tik un tā esam veiksmīgi atbraukuši. Lūk, ir sacensība vieta. Braucām uz Francijas pilsētu Nancy, bet notiek Eiropas čempionāts trīscīņā GPC versijā. Satikām jau latviešus, latvieši veiksmīgi ir jau startējuši vilkums vingrinājumā. Pēc sacensībām esmu lopā pārguris. Apstīsimies, vai vispār kaut ko es varēšu pacelt vai nevarēšu. Mēs esam atbraukuši līdz savam dzīvoklim. Ir ļoti paveicies to, ka sacensība vieta no dzīvokļa mūsu ir vispār 4 minūšu attālumā. Rītā vakarā ierodās vēl armija palīgā, jo viņš pat cik Beļģijā tepat netālu strādā. Tad sarunājam, ka viņš atbrauks palīgā man nostartēt. Pats galvenais, dēļ kā es izvēlējos šo istabu, ir klavieris. Man patīk pirms sacensībām kaut kādu Mozartu uzspēlēt. C'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petit, regarde-moi, c'est chouette comme architecture. Tout ça. Šajā pilsētā es esmu startējis tieši 15 gadus atpakaļ. Startēju trīscīņā vēl pa junioriem. Gājām pa šito ielu, gājām cauri laukumam, gājām uz karuseļiem, kur pēc 16 gadiem ir interesanti atgriezties atkal tajā pašā pilsētā, kur vienreiz jau ir startēts. Diemžēl tajā reizē es pa junioriem paliku otrais, jo man 350 vilkme izkrita no rokām. Pirkstē aizķērāsies ceļu saite un izgāzās no rokām, un līdz ar to paliku otrais. Nebūtu izkritis, būtu vinnējis. Bet nu neko, sports, aiziesim, parādīsim centru tulīt. Uz šito pilsētu ar autobusu. Ja nemaldos, tad autobus bija no Liepājas. Šofers arī no Liepājas. Organizēja Viktors Pevko visu braucienu. Mēs kādi 20, varbūt ne 20, bet 18 cilvēki braucām un startējām. Katru dienu mums bija sacensības, katru dienu mums bija visādi ekskursijas. Un lūk, šajā mājā, kur redziet, kur tie apzeltītie balkoni, tur mums bija bankets 2. stāvā pēc sacensībām. Tur bija apbalvošana un tur bija bankets. 16 gadu atpakaļ bija tik karsts šeit, ka vienīgais glābiņš bija sēdēt tajā baznīcā. Where is meat? Vous parlez français? Anglais? English? Meat. Nu ko? Jūs skatīties, kas ir atbrauc? Ļoti laba. Bez višķiņ sanāk. Var redzēt, kad ārā strādā. Ir mīkšu atstāt un vēl ārā. Nu ko, sacensības ir beigušās. Atvedām armijai parādīt kāds normāls centrs, tu viņš tālāk pa Gardeni nekur nav bijis. Krievu sportisti mums sastāstīja, ka te pāvi staigājot brīvā dabā vēl kaut kādi dzīvnieki. Es nesapratu, ko mēs tur cēlām. Cēlām ķagu. Sākām 300, 320, 330 pacēlām, bet mums neieskaitīja. Bet nu nekas, arī ar 320 mums pietika. Lai uzvarētu absolūtajām, vēl dabūt kausu par lielāko pacelto svaru.
esam ieradušies Holandē. Tagad mēs ejam brokastīs. Šodien ir pirmdienas rīts. Kā no rīta teicu, neko nefilmējām. Svētdien 500 km braucām no Francijas uz Amsterdamu. Lēnu garu atbraucām, atpūtāmies. Tagad nedaudz pastaigāsimies pa centru. No rīta ir lidmašīna, laižam mājās. Pietiek. Sporta veids, kas galīgi neinteresē. Kā jāizskāp, lai neiekristu kanālā.